Nu, beidzot sākam to raidījumu. To nopietno daļu. Jūs sākat šitajā tuplānā, tev tuplāni ir bija. Paņem tā, lai Kristīna arī redz tuplānā. Tuplānā. Nu, nepārspīlē. Lai gan tas bija jauki. Pastāst, kāpēc visiem ir sarkani krekli un sirsniņš ir balts tieši? Tāpēc, ka sirsniņš ir mūsu komandas kapteinis un viņš ir pats populārākais un meitenēm pats pieprasītākais. Redz kā, tad pērk arī Rinaldu visvairāk, ja? Nu, 100% es tā varētu teikt, ka vairāk. Kas ir vispār tas, ko pērk visvairāk? Šodien bļambas šitās piekariņus, pildspaules vai es nezinu, krūzes varbūt? Pērk katru reizi kaut ko citu. Bet viss vairāk tomēr krekliņus, un tad ir arī pieprasīti atslēgu piekariņi. Tā kā tās ir tādas praktiskas lietas, tad arī to arī vairāk pērk. Bet krekliņš tomēr tas tāds. Faktiski, ja mēs iesim zālē, tad mēs redzēsim pārsvarā cilvēkus ar Jēkabpils krekliņiem un ar uz muguras sirsniņš rakstītos. Jā, es domāju, ka jā, būs ļoti daudz tieši ar sirsniņu. Cik jauki. Un varam mēs arī parādīt, ka atverot šos krekliņus, man arī pārdošanā visvairāk arī. Vienkārši man viņu ir vairāk, jo ir pieprasījums. Cik jauki. Un zin kā, gribās, viņš jau arī forši skan uz muguras sirsniņš. Jā. Bet vajag vēl uztaisīt speciāli tas sirsniņā, piemēram, tā kā... Mums ir viens maziņš krekliņš ar sirsniņā, kas skraida pa lauku, ne pa laukumu, bet pa laukuma malu. Jo tā ir Rinalda meitiņa ar krekliņu sirsniņa. Cik jauki. Ārkārtīgi mīļi. Tas ir ļoti jauki. Tas ir speciāli gatavots, tā kā, ja? Jā, tas bija pasūtīts un tā arī bija uztaisīts tieši priekš mazās meitiņas. Ideāli. Labi, lai veicās tirsniecībā, kā teikt, lai daudz pircēju. Paldies. No jūsu mutes dieva ausī. No manas mutes viss dieva ausī nonāk. Jā. Jā, atbraucām uz Jēkabilu, beidzot esam klāt un ar Kristīnu ievilkām Rinaldu sirsniņu tādā klusākā stūrī. Principā šī treneru istaba, kur Edmunds Valeko ar biedriem droši vien spriež par to, ko un kā labāk darīt spēlē pareizāk un kā Rinaldu izmantot laukumā. Jā, čau Rinaldu, jā, tu atzinies, ir spēles diena, pirms spēle vēlāk 6, tagad vēl ir diena, tagad es saku, es tāds miegains, man dienas laiks ir. Kā vispār Jēkabpilī ir spēlēt basketbolu? Es nezinu, tad, kad es uzzināju, ka Jēkabpilī ir basketbola klubs LBL līmeņa, es tāds biju uz pauzes bišķiņ, tad es uzzināju arī, ka tu tur spēlēsi. Tad arī bija tā interesanti, kad nopietnas sastāvs. Kā priekš tevis bija, teiksim, izdaudzies pa pasauli, Polija, Ukraina? Pa pasauli nesanāk, pa tuvo Eiropu, Polija, Ukraina. Un tagad tāds piedāvājums no Jēkabpils Latvijā spēlēt un pie tam vēl Jēkabpilī. Kā tas bija priekš tevis? Sāksim ar to, ka tas klubs tika veidots 3 gadus atpakaļ šķiet. Tad, kad es biju aizbraucis uz Ukrainu, un jau sezonas sākumā dzirdēju labas atsauksmes par viņu, ka ir viss ļoti profesionāli notiek, un klubam mērķi ir augsti un reāli sasniedzami. Tāpēc nebija baigais pārsteigums, kad mana sadarbība ar Ukrainas komandu beidzās jaunajā gadā, tad es pievienojos viņiem. Jo interesi bija jau vasarā, tā kā uz sezonas sākumu, bet es sāku sezonu Ukrainā. Jā, tā bija. Jā, un pagājušā sezona, es domāju, tā bija visiem ļoti liels pārsteigums, jo mēs izcīnījām 3. vietu. Un klubam, kurš ir tikai 2. gada augstākajā, teiksim, basketbola sabiedrībā, tas ir liels sasniegums. Tā kā jāmēģina šogad atkal atkārtot vismaz kaut kas līdzīgs, bet pašlaik mums grūti iet. Nē, protams, nevienam nav viegli, teiksim, basketbolu spēlēt. Un kas ir tas iemesls, kāpēc grūti? Kur ir tā vaina? Laikam jau spēlētājos vaina. Varbūt nomainījušies mums ir, ja nemaldos, kad 70% no pagājušā sastāva, gan treneru korpusu, gan spēlētājos, ir daudz izmaiņas.
Ļoti daudz traumas ir šajā sezonā, kas ļoti traucē pilnvērtīgu treniņu procesu. Un spēlētāja rotācijas notiek, bet cerams, ka galvenās spēles ir playoffs, tā kā jātiek mums tajā playoffā, un tad jau pavasarī būs labi. Salīdzinot, teiksim, ar Poliju, ar Ukrainu un tagad LBLs, piemēram, ja tā salīdzinām tās trīs valstis, teiksim, tās līgas, tos līmeņus. Izlašu līmenī mēs kā cīnāmies ar viņiem, ja tur ir normāli viss kārtībā. Kā ir, skatāmies, teiksim, klubi, līgas organizācija, klubu organizācija, tur, šeit, kur foršāk? Foršāk, protams, mājās ir bez variantiem, jo tas varu katru dienu praktiski sazvanīties, vai aizbraukt kaut vai pie ģimenes. Un tas ir viennozīmīgi viens liels pluss. Arī Latvijas līga ir pēdējos, teikšu tā, 2-3 gados ļoti augusi. Un viņiem jau pietiekami, es domāju, labi kotējās arī kaut kur ārpusē. Piemēram, ārzemniekiem vairs nav tā, ka uzzina, ka Latvija, kas tas tāds. Jā, tad tagad viņi zina, ka Ventspils spēlēja labi Eirokausos. Tur Jēkabpils BBL spēlē? Jēkabpils jau beidz šogad BBL, diemžēl, spēlēt, jo mēs zaudējām playoffā, bet runājot par Ukrainas līgu, tad, kad es biju, tur bija ļoti, ļoti augsts līmenis. Uzskatu, ka līdz šim man bija stiprākā līga, kur es spēlēju, jo katrā komandā bija vismaz 5 ārzemnieki. Un tur bija, teiksim tā, lielas naudas, liela spēlētāja un viss augstākajā līmenī. Jā. Polijā uz Poliju aizbrauc vispār faktiski tāds vēl jaunietis, cik 18 bija? 19 gados aizbrauc uz Poliju. Es nezinu, kā tev mamma palēja tā, vienkārši brauc kaut kur uz Poliju. Labi, ka es spēlēšu mammu tur tādu basketbolu vai... Uz 18, vēl pirms 18 jau jājaut atļauj. Jā, uz 19 jau liels puika. Jā, saka, lieciet mierā, es pats visu. Apmēram tā arī bija. Kā bija. Teiksim, tādam puikam pirmie gadi ārzemēs kaut kur? Pa lielam jau tas bija mans mērķis, kāpēc es spēlēju basketbolu. Es gribēju spēlēt pēc iespējas augstākā līmenī, varbūt pelnīt lielāku naudiņu. Un bija labs piedāvājums no Polijas. Tad bija nospēlēts U20 Eiropas čempionāts pietiekami labi, un tur man kluba prezidents pienāca un caur aģentu sarunāja līgumu. Tā kā daudz neapdomāja. Brauc. Polijā jāsaka, ka man liekas veicās diezgan labi tur tā, pasakojot līdzi. Mēs jau piefiksējām jau toreiz, kas un kā, un gāja diezgan jautri, man liekas. Jā, jo es arī zināju, kur brauc, jo pirms maniem bija tur gan Jānis Blums, gan Armāns Šķēle bija spēlējis, un es aprunājos ar viņiem. Un liels pluss man bija, ka Gatis Jahovičs arī bija tajā gadā komandā. Tā kā mēs kopā bijām gan izlasē, gan komandā tur. Problēma nebija. Polijas laiku atceros tiešām arī ļoti pozitīvi. Nav tā, ka trakie poļi un ka tur viss baigi slikti. Nē. Es neesmu dzirdējis, ka poļi ir traki vai slikti. Esmu dzirdējis, ka Polijā ir garšīgi āboli. Tā ir? Droši vien tā ir, bet es ābolus ar āboliem baigi neaizraujos. Vairāk ar bumbām? Bumbām, jā. Tas ir āboli. Tagad viņiem āboli, ka bies, jo Krievi vairs nepērka poļu ābolus. Tad tu vari teikt, kad piedzīme jau ar bumbu gultiņā? Viņš teica, tur mamma ielika šūpulī visu. Jā, tas laikam pa lielam vecāku nopelns, vairāk mammas droši vien, kas pat ir izbijusi sportisti. Un aizveda man, ja nemaldos, no 5 gadu vecuma sāku trenēties tā, bumboties. Nav vēl noriebies tā no 5 gadu vecuma? Sev 25 gadi jau nobumboti. Vēl pārīts jānobumbo, un tad jau jāmet miers. Kamēr spēks ir. Jānobumbulē pāris gadi vēl. Jā. Un tad viss būs bucinājis. Jā, kā tu pats vispār? Tev principā nebija varianti, jo pa ceļam man liekas, no mājām uz skolu bija basketbola skola pa vidam. Un tad, bija tas skaidrs, kur tika stundas bastotas. Uz to basketbolu bija jāiet. Ja nebūtu basketbolists, ko tad? Kas gribētu būt? Viennozīmīgi sportists, kāds sportists, jo es bez sporta nevaru. Man nepatīk gulēt mājās un nedēļu no vietas skatīties vai lasīt grāmatas vai skatīties filmas. Man vajag kaut kādas aktivitātes, vai tas būtu hokejs vai futbols. Vienalga kas, bet tas būtu sportists. Kaut ko es būtu darījis. Futbolu tu bišķi pa garu, man liekas, tur maziņi tādi likām kājām. Hokejs būtu labs. Miesas uzbūve vairāk atbild hokejistam nekā basketbols.
Tas gan. Kā ir tagad, teiksim, dzīvot šeit Jēkabpilī? Ģimene tev saprot, ka Rīgā dzīvo, ja, sieva 2 bērni, meitenes tā kā piedodiet, jo Kristīna jau teica, ka viņas jau gribētu uzvārdu Sirsniņa, bet vairs laikam nespīd, ja? Vienīgais varbūt kāds cits jāsameklē. Jāmeklē. Jā, sieva, teiksim, 2 bērni tie par Rīgu, pasūta Jēkabpilī dzīvo, saka, blakus halē, te principā tev ir tā kā, miegs, basketbols, miegs, basketbols, jā, tādā veidā. Principā viņš dzīvo hallē. Principā, jā, faktiski sanāk dzīvo hallē. Principā tā ir, jā, ja mums ir, ja nemaldos, pagājuši mēnesi vai janvārī vai janvārī, tas bija, laikam, mums bija 3 brīvdienas tikai pa visu mēnesi. Šitajā mēnesī mums, cerams, drusciņ vairāk sanāks. Mums standarts ir tā, ka svētdienas brīvs un pārējās dienas mēs pavadam vai izbraukumos, vai šeit trenējamies, vai spēles. Un tad sanāk tā, ka it kā grib braukt mājās, bet īsti nevar, jo tad tev no rīta atpakaļ jāskrien uz treniņu, tad vienkārši ģimene brauc pie maniem šeit dzīvot. Treneris brīvu neiedod jums. Treneris grib pie ģimenes varbūt. Nē, šitais neiet krastā. Šitā nevar. Ko tā nāca nelīdzēs? Tas ir žēlīgās tādas. Varbūt lūdzu. Nē, nepakam. Tu faktiski sanāk tāda pat leģionāra dzīve, it kā mājās, bet... Jā, īstenībā, protams, es varu iekāpt mašīnā un aizbraukt vakarā mājās, ja, bet pārnakšanot no rīta jābrauc atpakaļ. Ja. Pusotru stundu, ko braukt vismaz? Pusotru, jā. Tā bišķiņ pārsniedzot ātrumu pusotru stundu. Pat nebišķiņ tad sanāk. Jā, diezgan. Sieva bieži brauc uz spēlēm, bet es nezinu, mamma varbūt... Šad tad brauc. Varbūt neteiksim, ka uz visām spēlēm atbrauc gan māsa, gan mamma kādreiz, gan sieva droši vien vairāk ir. Kā Jēkabpilī līdzitējiem? Dzirdēju, ka trakēs? Jā, līdzitēji šeit ir vienkārši super, jo es uzskatu labākie Latvijas, skaļākie un atmosfēra zālē ir vienreizējas sevišķi par tādām stiprākām komandām, kas sanāk pārpildīt zāli. Ja. Pēdējā spēle, lielākā uzvara, ko mēs VF vinējām šeit, atmosfēra bija fantastiska. Un tiešām tie līdzjutēji, kā 6. laukuma spēlētājs, kas dzen uz priekšu tev un nevienā brīdī tu nevar vienkārši padoties. Ir tā, ka jūs spēles laikā viņus dzirdat, jā? Jā. Viņi tiešām ir skaļi un brīžiem tu nemaz nedzirdi, ko treneris tev saka un bļauj, tikai mēs zīmēm sarādamies, ko, jo troksnis ir pamatīgs. Viens ir tāds sportisks saruna un zīme visādi savstarp. Mums arī kā sportsmeņiem ir, mums tur, tāda crossfit valodiņa. Jā, mums ir. Un tad no malas, ja mēs sākam runāt, cilvēki nesprot, tad jūs tur tā ar zīmēm basketbolu. Mums ļoti daudz ir, jā, ļoti daudz mums ir. Es esmu ievērojis, ka basketbolā puiši viens otram pušo pa dupsi. Kāpēc jūs tā darat? Tāds seksīgi no malas tas izskatās. Tas varbūt nav pa dubs, tas vairāk tā pa kāju, pa muskulu kaut kur. Kā, nekuro reizi trāpa. Nav īsti tēmāts pa dubs. Aizšā garā, ne? Jā. Nē, kā sanāk, principā mazais centram, kaut kur te pa ceļa locītā uzšā. Centrs pa galvas. Tā ir. Kā Jēkabpilī komandas biedri? Ir vēl viens, man liekas, Jānis Poznieks ir, kā tavs novadnieks, jā, tad ir, tad pārējie tādi no Latvijas savākti džeki. Jā, ir daudz, ar ko es esmu jau iepriekš spēlējis, gan iepriekš klubos, gan izlasēs, tā kā problēmas mums nav. Un tas Latvijas basketbols jau tā virtuve nav tik liela, lai mēs viens otru nepazītu, tā kā problēma ar to nav. Komandā ir super mikroklimats un visi viens otru, kā saka, ciena un kādas problēmas nav. Leģionāri, man liekas, ka bija kaut kāds. Jā, mums ir amerikāns un lietuvietis tagad viens. Un kā viņiem, teiksim, pateica, būs Jēkabpilī. Kur? Jēkabpilī, tas ir kur? Sākam to, ka, piemēram, es domāju, neviens amerikāns, kas brauc uz Latviju, nezinu, kur ir Latvija. Tas gan, jā. Nerunāju par Jēkabpili, jā. Un, droši vien, ka savā ziņā kaut kāds kultūras šoks viņam bija nonākot šeit, bet, ir apradis un ļoti laimīgs par frikadeļu zupu. Viņš priecājās katru dienu ņem viņu un nebeidz priecāties. Man parasti likās, ka tie ārzemnieki par tām dāmām priecājas šeit, tev frikadeļu zupu izsākās. Leitis vairāk par dāmām priecājās šķiet. Leitim nav tā līdz mājām. Reizē tā kājā. Bet viņām patīk arī Rīgā.
Frikadei zupa? Nē, tam es domāju, citas zupas interesē. Tā kā meitenes, ja jūs principā atnākat uz Jēkabpils spēli, jums iepatīkās amerikāņu leģionārs, jūs gribat viņu tā kā savaldzināt, jānāk ar frikadeļu zupu garšīgu. Bet, Andri, vēl līdz tam ir jānoskaidro, vai viņš ir brīvs, jo sirsniņš jau ir aizņemts. Sirsniņš ir aizņemts, jā. Tātad vispirms informācija arī vajag mums tāda, ja mēs tādu sniedzam, vai puiši ir brīvs. Sieva jau nav siena, viņa var pabīdīties vienmēr, ja nu kas. Šo mēs kat. Tā, labi, Rinaldi, kā teiksim, spēles dienā, kā tev parasti notiek tā gatavošanās spēlē? Es nezinu, tu kaut kā īpaši, vai tā ir tāda parasta diena, vienkārši vakarā spēle, tesiņš, kā saka. Zini, es tajā profesionālā sportā es esmu jau 13 gadus sanāk, tā kā man tās spēles jau tāda rutīna, jau pa lielām. Nav nekas, kad es pieceļos no rīta, man vēders griežās, kā vakarā spēle, bet ir standarta procedūras, ko tu dari, tas ir minimāls brokastis no rīta, tad treniņš. Pēc treniņa mēs ejam pusdienās, parasti pāēdām, tad man dienas, kā jau tu zini. Ko mēs pašlaikā izjaucam, ja? Jā, un neko, un tad ceļos sāk gatavoties spēlē. Varbūt paklausos kādreiz mūziku, vai parunāju ar ģimenes, ar bērnu. Un eju uz spēli. Tad ir teipošanās, vai piemēram es braucu ar riteni pirms spēles. Ar velo. Jā, es domāju. Tā boci kājās, lai var viņas iesildīt? Tu pat dzīvo ar riteni, baigi neapbrauks. Vecie kauli jāiesilda un viss muskuļi jāiesilda. Tā kā tā, un tad ir sapulcs, un tad mēs ejam sildīties. Tā jau ir, jo pasi paliek vecāki, jo vairāk jāsildās. No tā neizbeigs. Tā ir. Labi, Rinaldi, šodien spēle, pasīsimies, kā veicās arī spēlē. Kā jums ir, noteikti redzēsim arī tos trakos līdzutējus, kādi viņi jums te ir. Ko novēlēt? Es nezinu, droši vien, lai veselība. Veselība, un tad jau viss būs kārtībā. Tad viss būs kārtībā, un vēl daudz gadus sportā. Lai nav tā kā Kristīnai, ka te ar crossfit jānodarbojas. Tas jau nav sliktākais. Ar ko nodarboties? Bum!